Šodienas tēma fundamentālā un tehniskā analīze. Mani sauc Justīns Petinens, esmu Admirālis Latvijas klientu un apmācību vadītājs ar gandrīz 10 gadu pieredzi nozarē. Par šo laiku paspēju strādāt ar vairāk nekā 10 000 klientiem un partneriem, galvenokārt Latvijā, bet arī ārzemēs. Un aicinu piefiksēt kontaktus un sazināties neskaidrību gadījumā, vai neesat vēl piefiksējuši kontaktus. Pirms mēs turpinām, obligātā risku atruna. Tātad ieguldījumi ir saistīti ar riskiem, un tie var nebūt piemēroti visiem investoriem. CFD ir sarežģīti instrumenti, un tiem ir augsts risks attiecībā uz strauju naudas zaudēšanu sviras finansējuma dēļ. Pilna riska atruna mūsu mājaslapā. Dažos vārdos par to, kāpēc izvēlēties tieši Admirāls, jeb kāpēc Latvijas investoram ir vērts izvēlēties Admirāls. Pirmkārt, mēs piedāvājam vairāk nekā 8000 dažādu instrumentu, tā skaitā Forex, indeksus, izēvielas, akcijas un arī fondus, kā arī minimāli futurus. Mēs esam globāls un uzticams uzņēmums ar vairāk nekā, ja nemaldos, 6 licencēm globāli, tā skaitā Eiropā un Lielbritānijā. Mums ir darba pieredze nozarē jau vairāk nekā 20 gadus, un mēs piedāvājam samērā konkurētspējīgus tradinga un arī investīciju nosacījumus. Kā arī katrs mūsu klients strādā ar personīgu konta menedžeri vai konsultantu drīzāk, kas var palīdzēt jebkādu jautājumu gadījumā. Tātad šodien sāksim ar to, kas ir tehniskā analīze, kā to pielietot, pēc tam, kas ir fundamentāla analīze, kā to pielietot, kādas atšķirības un arī kā vienlaicīgi pielietot abus analīzes veidus. Tātad tehniskā analīze ir viena no 2 galvenajiem analīzes veidiem finanšu instrumentu tirdzniecībā. Tā pēta instrumenta cenu jeb cenas grafiku ar mērķi paredzēt turpmākās cenas kustības, izmantojot tehniskos indikātors un grafiskos modeļus vai precīzāk paternus. Un tehniskā analīze pastāv tikpat ilgi, cik pastāv paši finanšu tirgi. Pirmo reizi tehniskā analīze tika pieminēta ap 17. gadsimtu starp holandiešu tirgotājiem, un gadsimtu vēlāk to arī izmantoja Japānas rīsu audzētāji. Plašāk tehnisko analīzi finanšu instrumentu tirdzniecībā sāka izmantot 19. gadsimta beigās, un pateicoties Wall Street žurnāla redaktoram Čārlzam Dovam, tehniskā analīze kļuva par plaši izmantot paņēmienu, lai izprastu cenu tendences, kā arī prognozētu nākotnes cenas tirgū. Un aptuveni līdz 20. gadsimta beigām tehniskās analīzes iespējas bija ļoti ierobežotas, jo liela datu apjoma statistiskie aprēķini nebija iespējami. Ja vienkārši nebija iespējami, cilvēki pat zīmēja un analīzēja grafikus uz papīra, un tas nozīmē, ka arī indikātori nebija pieejami. Un līdz ar datoru, internetu un digitālo tehnoloģiju attīstību situācija ir krasi mainījusies, un mūsdienās tehniskā analīze ir pieejama ikvienam, kas vēlas nodarboties ar finanšu instrumentu tirdzniecību. 3 galvenie tehniskās analīzes principi ir: pirmais, cena diskontē visu, otrais, cena mainās trendos jeb tendencēs, un trešais, vēsture atkārtojas. Tātad tehniskās analīzes loģika izriet no Dova teorijas, kurā apgalvots, ka cena precīzi atspoguļo visu svarīgāko un nepieciešamo informāciju reāllaikā. Tāpēc vienalga, kāda ir faktoru ietekme uz piedāvājumu un pieprasījumu, kas būtu primārie cenas virzītājspēki, tas viss neizbēgami atspoguļosies cenā. Attiecībā uz trendiem un tendencēm kopā ir 3 veidi. Pirmā ir augošāks, nozīmē, ka tirgus konstanti spēj sasniegt jaunas virsotnes, tirgum cenai virzoties augšup vērstā līknē. Otrā ir lejupejošāks, nozīmē, ka cenas trajektorija ir vērsta uz leju, cena veido jaunas zemienes. Un trešā ir horizontāla, ko arī sauc par sānu virzību, arī par cenas konsolidāciju. Šāds tirgus stāvoklis norāda uz to, ka ne pircējiem, ne pārdevējiem nav pārliecības par turpmāk tirgu notiekošo, un trends īsti neveidojas, jo nevienai no pusēm nav pārsvara pār otru. Un runājot par vēstures atkārtošanos, parasti
cenā var identificēt noteiktus modeļus, jeb paternus, figūras, kas laika gaitā atkārtojas. Un tehniskā analīze ļauj identificēt šos modeļus un paternus un tādējādi mēģināt paredzēt turpmākās cenas kustības. Kā arī ir svarīgi apsvērt atpakaļ testēšanas izmantošanu, kas arī pazīstama kā pārbaude uz vēsturiskām cenām, kurā mēs izmantojam pagātnes datus, lai pārbaudītu noteiktu tirdzniecības stratēģiju un tās veiktspēju. Sveču grafiki, tās Japāņu sveču grafiki ir populārākie traderu vidū, un ne bez iemesla tie sniedz pilnvērtīgu un akurātu informāciju par cenas izmaiņām, dinamiku un arī tirgus cenā notiekošo. Tātad sveces ķermenis šajā slaidā, kur šis sveces ķermenis, tā ir figūra taisnstūra formā, pēc kā izskatās arī nedaudz pēc buras. Tātad tā ir platākā sveces daļa, kas atspoguļo atvēršanās un aizvēršanās cenu noteiktā periodā. Un sveces ēna, kas ir šīs tā saucamās ēnas ārpus sveces ķermeņa, atspoguļo zemāko un augstāko cenu, kas sasniegta tajā pašā laika periodā. Un Japāņu sveču grafikā katra svece atspoguļo atšķirību starp atvēršanas un aizvēršanas cenām, sveces attiecīgi iekrāsojot kādā no krāsām, ja visbiežāk gadījumā, ja sākuma cena ir zemāka par slēgšanas cenu, tas nozīmē, ka svece ir augošajā un tiek iekrāsota visbiežāk zilā vai zaļā krāsā, un pretēji, ja sākuma cena ir augstāka par sveces slēgšanas cenu, svece tiek iekrāsot sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka svece ir krītoša. Piemēram, dienas sveču grafikā sākuma cena, ja dienas atvēršanas cena būs zemāka par cenas dienas aizvēršanas cenu, tad tā būs augošā svece un būs atkarībā no platformas, zilā, zaļā vai kādā citā krāsā. Un otrādi ar krītošo sveci. Un tagad mēs redzam zelta cenu dienas grafikā, Japāņas sveču grafikā, kas nozīmē, ka katra svece atspoguļo vienas dienas tā saucamo open, high, low, close, jeb atvēršanas, augstāko, zemāko un aizvēršanas cenas informāciju. Un kā jau iepriekš minēju, sveces reprezentē cenas svārstības konkrētā laika periodā. Papildu tam ar svecēm var identificēt arī tirgus noskaņojumu un izmaiņas trendā, pievēršot uzmanību kādiem specifiskiem tā saucamiem sveču modeļiem vai figūrām. Tātad sveču figūras arī ir grafikā modelis, kurš visu laiku mēdz atkārtoties, kā rezultātā traderim ir potenciāli iespēja prognozēt aktīvo cenas kustību ar lielāku precizitāti, kā vienkārši minot. Un vairāk par svecēm nerunāsim, tā ir diezgan plaša tēma, izrunāsim citas tehniskās analīzes tēmas. Sāksim ar figūrām un paterniem. Tātad, lai veiktu tehnisko analīzi, mēs varam izmantot cenas atbalsta un pretestības līmeņus, un arī cenas trendu līnijas, kanālus vai arī specifiskus indikatorus. Un MetaTrader platformā, kas ir pieejama mūsu klientiem, pēc noklusējuma ir pieejami visi šie rīki, kurus katrs klients var izmantot grafika modeļu identificēšanai. Piemēram, mēs varam izmantot populāro tehniskās analīzes rīku, ko sauc par vienāda attāluma kanālu, kā redzams bildē, kas ļauj identificēt cenas atbalsta un prasības līmeņus, kā arī kanālu, pa kuru virzās cena. Un izmantojot šo rīku, mums ir iespēja grafikā zīmēt augošus, krītošus vai sānu kanālus, lai noteiktu cenas kustību kādā konkrētajā brīdī, iespējams arī prognozēt. Kā arī tā saucamais taisnstūris bez šaubām ir vispopulārākā un atpazīstamākā tehniskās analīzes figūra. Tā parāda cenas konsolidācijas periodu, kur raksturo cenas virzība sāna kanālā. Tiešām viegli atpazīt, jebkurā grafikā, vienkārši vienādā līmenī dažas virsotnes un dažas zemienes. Tas ir taisnstūris, tā saucamais.
Tātad taisnstūri aktīvu cena mainās horizontālā kanālā, kas norāda uz piedāvājuma pieprasījuma puses spēku vienlīdzību. Un no brīža, kad cena caurstīs pretestības vai atbalsta līmeni, modelis šī figūra beigsies. Trīsstūri tiek veidoti no atbalsta un pretestības līmeņiem, kā arī tendences līnijām. Šī figūra ir plaši sastopama veicot tehnisko analīzi. Tātad trīsstūra tehniskās figūras parasti veidojas apgabalos, kuros ir pastiprinātas cenas svārstības un tām samazinoties uz šaurāku cenas diapazonu. Jā. Tad tirgus dalībnieki gaida brīdi, kad atvērt tirdzniecības darījumu, un bieži vien tas ir moments, kad cena izlaužas ārpus šīs figūras, jā, ar straujāku kustību visbiežāk. Un tagad karogs tā saucamais, tātad gan karoga, gan arī trīsstūra figūras atspoguļo svārstības, kuras nav īsti ilgspējīgas. Tādējādi figūra ir nekas vairāk kā tāds kā pārējais periods, kurā pircēji un pārdevēji cīnās par virsroku tirgu. Un līdzīgi kā simetriskie trīsstūri tehniskā analīzē, karogi tiek uzskatīti par turpinājuma modeļiem, tā saucamajiem turpinājuma figūras. Tiem ir īsts mūžs, un tie parasti veidojas lielas pēkšņas cenas kustības rezultātā, kā arī pēc šīm figūrām visbiežāk arī ir liela pēkšņa kustība vienā otrā virzienā. Vēl viena populārs patērns vai modelis galva un pleci. Tā ir figūra, kas ir tehniskās analīzes trenda vai tendences maiņas figūra, kas sastāv no 3 secīgām virsotnēm, vai arī zemieniem, ja mēs runājam par apgriezto galvu un pleciem. Tātad vidējā virsotne šajā gadījumā ir visaugstākā, bet pārējās 2 virsotnes ir apmēram vienā līmenī, bet ne obligāti. Un visas 3 virsotnes izriet, ja ir virs viena un tā paša atbalsta līmeņa, ko sauc par kakla līniju. Un šī figūra, kā minēju, strādāt arī otrādi, sastāvēt no 3 secīgiem zemieņu līmeņiem, kur vidējais punkts ir viszemākais. Un šajā gadījumā kakla līnija būs cenas pretestības līmenis. Tagad dubultā virsotne, tātad ar dubultās virsotnes, vai arī dubultās zemienes, kas vienkārši apgriezta dubultā virsotne. Figūru ir iespējams prognozēt pagrieziena punktus, kuros aktīva cena varētu krist dubultās virsotnes gadījumā vai kāpt augstāk dubultās zemienes gadījumā. Šo grafika figūru raksturo pretestības vai arī atbalsta līmenis, kuram cena pieskarās 2 reizes, aptuveni vienā līmenī. Viens no veidiem, kā izmantot dubultās virsotnes figūru, būtu atvērt darījumu, kad tiek lausts zemākais līmenis figūras ietvaros. Tur tātad aptuveni, kas būtu sanāk šajā gadījumā kaut kur šeit. Un stopus un profita līmeņus traderi var izvēlēties pēc saviem ieskatiem, bet viens no objektīvākajiem stoplas līmeņiem šajā gadījumā visbiežāk ir virs figūras virsotnes. Un līdzīgā trīskāršo virsotni, kas, protams, un trīskāršo zemieni, kas, protams, ir krietni retākā figūra. Un vēl viena tehniskās analīzes rīku kategorija ir indikātori. Tātad tehniskās analīzes indikātori ir statistiski paplašinājumi, kas ir aprēķināti balstoties uz cenu vai apjomu. Tātad vienkārši sakot, tie ir cenas un vai apjoma atvasinājumi. Un kopā mums ir 4 tehnisko indikātoru grupas. Pirmā ir vispopulārākā noteikti trenda indikātori, kas, kā var saprast pēc nosaukuma, palīdz noteikt trendu. Piemēram, tas pats slīdošais vidējs vai slīdošo vidējo konverģence, diverģence, tā saucamais MACD un paraboliskais SAR. Tālāk mums ir oscilatori vai tos mēs arī sauc par impulsu indikatoriem. Šie palīdz noteikt, vai instruments ir pārpirkts vai pārpārdots, un visbiežāk tos izmanto situācijās, kad ir konsolidācija, kad nav izteikts trends. Tie ir, piemēram, relatīvā spēka indeks, RSI, tā saucamais, domāju, ka populārākais oscilators, stohastiskais oscilators un Viljama diapazons, daži piemēri. Tālāk mums ir volatilitātes indikātori, kas palīdz saprast, cik volatīls ir aktīvs, jeb cik svārstīga ir aktīva cena. Piemēram, vidējais patiesais diapazons, ATR, tā saucamais,
Bollinger joslas un standarta novirze. Un visi šie indikātori ir pieejami mūsu platformā. Un pēdējā kategorija ir apjoma indikātori, kas aprēķina pielieto ne tikai cenu, bet arī apjomu, piemēram, naudas plūsmas indeks un līdzsvarā esošais apjoms. Tātad visbiežāk izmantotais un populārākais trenda indikators vidējais lidošais, domāju, ka grafikā var labi redzēt. Tātad, kā redzam, tas būtībā izlīdzina cenu, kas var palīdzēt noteikt trendu kādā svārstīgākā, aktīvā vai situācijā. Un vienkāršāka interpretācija ir uzskatīt trendu par augšu trendu, ja cena ir virs šī indikātora, šajā gadījumā virs sarkanās līnijas, vai un par lejup trendu, ja cena ir zem sarkanās līnijas, ja bez zem slīdošā vidējā indikātora. Un tagad zem cenas grafikā mēs redzam RSI, jeb relatīvā spēka indikātoru, kas palīdz noteikt situācijas, kad aktīvs ir pārpirkts vai pārpārdots. Un kā redzam, atkal nevajag īsti zīlēt, var viegli pamanīt, ka bieži vien zemienes pašā indikatorā sakrīt ar zemienēm cenā, ja, un arī tas pats ar augstākajiem punktiem, ar virsotnēm. Un kopsavilkumā par tehnisko analīzi. Tātad priekšrocības mums ir tādas, ka mēs varam viegli pielietot tehnisko analīzi, un tā ir pieejama katram instrumentam vienu vietu mūsu platformā. Un tas ir arī labākais veids, kā precīzi noteikt labākos darījumu atvēršanas un aizvēršanas līmeņus. Tas ir labākais un vienīgais veids patiesībā. Un trūkumi ir tādi, ka pati par sevi tehniskā analīze un tās rīki īsti neietekmē un nevirza cenu, jo tie ir vienkārši cenas atrisinājumi, un lai gūtu pilnvērtīgu priekšstatu par notiekošo tirgu, kas ir īpaši svarīgi ilgāka termiņa grafikos, ir nepieciešams izmantot arī fundamentālo analīzi. Taču tas, jebkurā gadījumā, ir klienti, kas izmanto tikai tehnisko analīzi, un tas mēdz arī strādāt. Pārējot uz fundamentālu analīzi. Tātad fundamentāla analīze mēģina noteikt aktīva tā saucamo patieso vērtību, pārbaudot saistītos ekonomiskos un finanšu faktorus. Fundamentālie analītiķi pēta visu, kas var ietekmēt aktīva vērtību, sākot ar makroekonomiskajiem faktoriem, piemēram, ekonomikas stāvokli vai nozares apstākļiem, līdz pat makroekonomiskajiem faktoriem, piemēram, mikroekonomiskajiem faktoriem, piemēram, uzņēmuma vadības efektivitāti. Jā. Un galīgais mērķis ir noteikt skaitli, ko ieguldītājs vai traderis var salīdzināt ar aktīva pašreizējo cenu, lai noskaidrotu, vai vērtspapīrs ir nenovērtēts vai arī pārvērtēts. Jā. Un citiem vārdiem, fundamentālās analīzes mērķis ir noteikt visus vai arī svarīgākos piedāvājumu pieprasījumu faktorus konkrētajām aktīvām un prognozēt ilgāk termiņa cenas kustību. Un fundamentālo analīzi parasti veids no makro, jeb angliski top-down, un mikro bottom-up, jeb bottom-up perspektīvas, lai identificētu aktīvus, kurus tirgus nav pareizi novērtējis, jā, pēc būtības. Un parasti tiek analizēts makroekonomiskais stāvoklis kādā ekonomiskajā reģionā, piemēram, ASV vai Eiropas Savienībā, tad arī analizē stāvokli konkrētā nozarē vai sektorā, piemēram, finanšu sektorā, apdrošināšanas nozarē, un arī stiprumu pašā uzņēmumā, ja runājot par akciju tirgiem. Un šī analīzes metode, liek piebilst, bet kraši atšķiras no tehniskās analīzes. Tātad tā cenšas prognozēt cenu virzienu, kur tehniskā analīze cenšas prognozēt cenu virzienu, analizēt vēsturiskos cenas datus, savukārt fundamentāla analīze balstās uz makroekonomisko un finanšu informāciju. Un izmantojot šo informāciju, tiek izveidoti tā saucamie vērtības koeficienti un rādītāji, kas norāda notiecībā uz individuālām akcijām, kā uzņēmums darbojas salīdzinājumā ar konkurentiem savā nozarē un sektorā un arī kopējo un arī tirgu kopumā. Jā. Kā arī fundamentālās analīzes ietvaros tiek veidoti visdažādākie modeļi,
kuri analizē aktīvus sākot ar valūtām un beidzot ar akcijām, ņemot vērā tos faktors, jā, bet atkal tas nav īsti īstenojams privātiem ieguldījumiem, to parasti izmanto lielie tā saucamie spēlētāji. Un problēma, definējot fundamentālo analīzi, ir tā, ka tā var ietvert jebko, kas ir saistīts, ja mēs runājam par akciju tirgu, ar uzņēmuma vai aktīva ekonomisko stāvokli. Tātad tas var ietvert gan skaitļus, jā, ieņēmumi un peļņa, bet arī visu sākot ar uzņēmuma tirgus daļu un beidzot ar vadības kvalitāti. Un fundamentālās analīzes faktors var iedalīt divās kategorijās - kvantitatīvie un kvalitatīvie. Tātad šo terminu finansiāla nozīme daudz nešķiras no labi zināmajām definīcijām. Tātad kvantitatīvs, tā ir informācija, ko var parādīt, izmantojot skaitļus, statistiku koeficientus vai formulas. Un kvalitatīvs, tas ir tas, kas ir nevis kaut kā daudzums, bet gan tā kvalitāte, standarts, citiem vārdiem, bez skaitļiem uztverama informācija. Piemēram, viens no plašāk izmantotajiem kvalitatīvās analīzes rīkiem individuālu akciju analīzē ir ceturkšņa pārskatu, tā saucamo transkriptu, jeb vadības paziņojuma klausīšanās, jā, jo katru ceturksni un arī katru ceturksni uzņēmuma vadība sniedz gan arī finanšu pārskatu, jā, ar skaitļiem un vispārējo, un arī viņi sniedz kvalitatīvo runu, jā, un atbild uz jautājumiem no cilvēkiem, kas piedalās zvanā un intervē viņus. Tātad šajā kontekstā kvantitatīvie pamati ir stingri skaitļi, jā, tie ir izmērāmi uzņēmuma vai aktīva, piemēram, naftas pieprasījuma un piedāvājuma informācijā un citi raksturlielumi. Tāpēc, jā, var teikt, ka lielākās kvantitatīvo datu avots vai plašāk izmantotais ir vienkārši uzņēma pārskati, jā, ceturkšņa gada pārskati. Un kvalitatīvie faktori ir mazāk taustāmi, tie var ietvert uzņēma galveno vadītāju kvalitāti, zīmola atpazīstamību, patentus un patentu tehnoloģiju. Un ne kvalitatīvā, ne kvantitatīvā analīze pēc būtības nav labākajā vien par otru. Tie tiek aplūkoti ļoti bieži kopā, jā. Un viena fundamentālās analīzes rīku kategorija ir indeksi, un tie nav gluži indeksi, tie, kurus mēs tirgojam platformā, tie var būt arī vienkārši informatīvie indeksi, kuri sniedz kaut kādu informāciju, piemēram, VIX, jā, kas ir sagaidāmās volatilitātes indeks S&P 500 indeksam. Detaļās šodien neiesim par šo indeksu, par to mēs vairāk runājam otrā līmeņa nodarbībās. Īsumā šis konkrētais indeks prognozē, ja parāda tirgus dalībnieku gaidas par to, cik volatīls, jau svārstīgs būs S&P 500 indeks mēnešu laikā. Un starp citu, S&P 500 indeks ir pasaulē lielākais akciju tirgus indeks. Tātad, ja šis indeks, ja VIX pieaug arī sagaidāmā volatilitāte lielākajam akciju tirgus indeksam pasaulē, kas bez šaubām ietekmēs arī citas aktīvu klases. Un ja jūs esat īsa termiņa traderis, sekošana šim indeksam var palielināt varbūtību trāpīt uz lielākām kustībām dažādos aktīvos. Jā. Un atkal skatoties uz cenas grafikiem, bet šoreiz uz Bloomberg izēvielu indeksa futuriem, tātad klāt pie tiešas izēvielu tirdzniecības, mēs arī varam saprast attiecīgo ekonomisko reģionu veselības stāvokli un pat gaidāmo inflāciju, analizējot izēvielu cenu vienkārši. Tātad personīgi es izmantoju izēvielu cenas galvenokārt kā fundamentālas analīzes rīku, lai pilnveidot globālā IKP un inflācijas prognozes. Un atbildot uz to, kā izēvielas cena var palīdzēt prognozēt IKP, ļoti vienkārši, ja mēs redzam, ka izēvielu cenas krīt, nav jābūt doktora grādam ekonomikā, lai saprast, ka pieprasījums pēc izēvielām arī krīt. Jā. Protams, pieņemot, ka nav problēma ar piedāvājumu. Attiecīgi varam secināt, ka ražotāju gaidas par ekonomisko perspektīvu arī
krīt, vai tieši otrādi pieprasījuma samazinājums nāk no otra piegādes ķēdes gala un ir atspoguļots izēvielu cenā. Un attiecībā uz inflāciju arī nekas sarežģīts makroekonomikas pamati. Ja izēvielas cena aug, attiecīgi pieaug ražotāja izmaksas, vairumtirgotāja izmaksas, ja, un tā tālāk līdz pat patērētājiem un arī otrādi. Un obligāciju tirgus ir vēl viens ārkārtīgi vērtīgs fundamentāls analīzes rīks pats par sevi. Ļoti vienkāršs piemērs - procentu likmju prognozēšana. Tātad procentu likmes un obligāciju ienesīgums ir cieši saistītas lietas, un lielākā atšķirība ir tajā, ka procentu likmes nosaka centrālās bankas, un tās ir reaģējošas. Jā, procentu likmes ir centrālo banku rīks, ar kurām centrālās bankas reaģē uz ekonomikā notiekošo, bet obligāciju ienesīgumu ietekmē tirgus obligāciju virzītāju spēki, jeb tirgus dalībnieku gaidas par nākotni. Kā arī viens no nerakstītiem likumiem finanšu tirgos ir tas, ka tirgi vienmēr panāk savu. Tātad, ja obligāciju tirgi uzskata, ka ir nepieciešama augstāka procentu likme, bet centrālās bankas pretosies, tas ir tikai laika jautājums, kad obligāciju tirgi paņems savu. Un finanšu tirgus vēsturē, man personīgi nenāk prātā gadījums, kad kāda, piemēram, valdības organizācija vai centrāla banka panāca savu ilgtermiņā. Ja? Tirgi vienmēr agrāk vai vēlāk panāk savu. Tā teikt, sakārto lietas un ar varu, ja ir nepieciešams. Ja. Un nāk prātā 20. gada kritums martā finanšu tirgos, kad centrālās bankas globāli iejaucās, kas noveda pie lielākā naudas vienību piedāvājuma palielinājuma, jeb naudas printēšanas, tā saucamās vēsturē, kā rezultātā tirgi stabilizējās un kāpa, bet rezultātā mēs piedzīvojam vienu no straujākajiem obligāciju tirgus kritumiem un inflācijas kāpumiem vēsturē. Citiem vārdiem, tirgi sodīja ne tikai centrālās bankas, bet arī globālu ekonomiku ar inflāciju. Tas ir tā virspusēja interpretācija. Konkrēti šai piemērā, šai grafikā mēs redzam, kā ASV 2 gadu obligāciju ienesīgums un federālo rezervju procentu likme korelē savā starpā. Kā redzam, ASV 2 gadu obligāciju ienesīgums ļoti efektīvi prognozē ASV procentu likmes. Šis ir viens no labākajiem rīkiem, kas palīdz prognozēt procentu likmes. Tātad, ja jūs esat, teiksim, akciju vai, dolāra traderis, un jūs ņemat vērā šīs te FRS tikšanās, tad lūdzu mēģināt izmantot šo rīku. Tas tiešām var jums palīdzēt saprast, kas notiks, kāds būs lēmums no FRS attiecībos procentu likmēm. Tā saucamie skrīneri ir vēl viens fundamentāls analīzes rīks, kas palīdz filtrēt, no angliski screen, individuālus uzņēmumus un arī nozares pēc dažādākiem rādītājiem. Un šos rīkus izmanto pārsvarā akciju traderi, kas vēlas maksimizēt peļņas un riska attiecību, izolējot risku kādā konkrētā uzņēmumā. Piemēram, kāds traderis prognozē Eiropas Savienības IKP samazinājumu nākamajiem 2 ceturkšņiem. Nākamais solis būtu saprast, kuri sektori ciestu vairāk, un pēc tā analizēt un meklēt vājākos uzņēmumus šajos sektoros, lai tos šortot. Jauni skrīneri ar šo lietu palīdz. Kā arī ņemot vērā, ka šī nodarbība ir tēmēta uz iesācējiem, dziļāk fundamentāli analīzē mēs šodien neiesim, taču, ja kādam ļoti interesē, mēs padziļināti runājam par fundamentālo analīzi otrā līmeņa nodarbībās. Tātad kopsavilkumā par fundamentālo analīzi priekšrocības ir tādas, ka tā palīdz saprast aktīva virzītāja spēks un faktorus, kas tieši ietekmē cenu, kā arī tā sniedz daudz skaidrāku priekšstatu, attiecīgi arī pārliecību par aktīva iespējamo virzienu vidējā un ilgākā termiņā. Un trūkumi ir tādi, ka mūsdienās informācijas kvantums ir vienkārši tik milzīgs, ka tas mulsina, it īpaši iesācējus, iesācējiem ir grūti saprast, kura ir tiešām svarīga informācija un uz ko vispār fokusēties, tā ir milzīga problēma. Un klāt pie tā, ka ir nenormāls kvantums informācijas, vēl ir jāmāk orientēties un pareizi interpretēt šo informāciju.
Jā, nu, piemēram, tas, kā var interpretēt, teiksim, vērtības koeficientus, jā, cena pret peļņas, cenas un peļņas attiecību, tā saucamo PE koeficientu, kāds cilvēks, kas ir pilna laika traderis Wall Streetā, un kāds vienkārši satura veidotājs kaut kādā mājaslapā, ja, kurš vienkārši raksta saturu blogu par kaut ko, kas nevis traderis. Tas var būt pilnīgi divas dažādākās, pilnīgi diena un nakts. Ja. Un ļoti bieži var redzēt, kā šie satura veidotāji raksta tādas lietas, kas traderiem vienkārši pat dzīvē neienāktu prātā. Ja, interpretācija ir pilnīgi garām un griezi, un tā ir milzīga problēma, jā, ar fundamentālu analīzi. Tāpēc tas ir jāņem vērā. Un īsumā par to, kā apvienot fundamentālu analīzi un tehnisku analīzi, tas ir tiešām būtībā arī tik vienkārši, kad ar fundamentālu analīzi mēs prognozējam virzienu vidējā un ilgākā termiņā. Un ar tehnisku analīzi mēs atrodam labākās ieejas un izējas cenas, jā, cenas līmeni. Tas ir ideālais, tā kā praktiski, man liekas, pat vienīgais arī veids, kā var apvienot šīs abas analīzes metodes. Jā, tas ir pamats visiem profesionāliem traderiem un to plāniem, ja gadījumā tas ietver abus analīzes veidus. Un padziļināti par šo mēs runājam otrajā līmenī. Tātad nākamie soļi, ja esat iesācies, pilnīgi noteikti iesaka turpināt pirmo līmeni. Nākamā nodarbība 26. martā. Otrā līmeņa apmācības mums ir 19. un 20. martā, kā arī jums ir vajadzība izrunāt kādus konkrētus jautājumus detalizēti. Aicinu arī ieplānot vienkārši uzrakstot uz e-pastu individuālu konsultāciju attālināti. Tā, paldies par uzmanību un tiekamies nākamajā nodarbībā.